Šodien mēs darbojamies ar Audi Volkswagen 1.8 TFSI otrās paudzes dzinēju, proti novēršam viņa pamatproblēmas, viena no kurām ir pārmērīgs eļļas patēriņš. Kā mēs to novēršam? Cilindru bloks tiek izvirpots uz remontu izmēru, uzstādīti jauni virzuļi ar gredzeniem. Cilindru galvā tiek nomainīts vārstu vadīklis un vārsti. Otra šāda dzinēja pamatproblēma ir eļļas spiediena kritums. Viena no vainām ir balansieru bloka deformācija. Balansieris tik stipri deformējās, ka viņu nevar vienkārši demontēt ārā, bet jāpiemetinās klāt un ar ārmuru jāsit ārā. Pazemināta eļļas spiediena rezultātā tiek deformēts sadales vārstas kronšteins. Lūk, sēdvieta šeit mēs varam redzēt pat izstrādi. Kā arī grauž sadales vārstas kakliņus un to sēdvietas cilindru galvā. Viens no pamatvaininiekiem eļļas spiediena kritumam, protams, ir eļļas sūknis. Mainiet to laicīgi, oriģināls 400 eiro. Ja tavam dzinējam nepieciešams remonts, Senču iela 4A motorzona tiek laipni gaidīti.